Sveicināti ārskatā, jeb žurnāla ir raidierakstā, kurā mēs atskatāmies uz aizējošās nedēļas svarīgākajiem notikumiem ārzemēs, plašāk pakavējamies pie kāda viena mūsuprāt svarīga notikuma vai procesa, un arī parunājam par lietām, kurām esam pievērsuši uzmanību tāpēc, ka nekas tāds noteikti nevarētu notikt Latvijā. Raidierakstu veidojam trijotā. Es, Aivars Ozoliņš, mans kolēģis Pauls Rauceps un ārpolitikas eksperts Tomas Pildigovičs, taču katrā raidījumā parasti piedalās divi no mums. Šodien esam tandēmā ar Paulu Raucepu. Sveiks, Paul! Sveiks, Aivar, jā, tur un sveicieni Tomasam, ja tu mūs klausies tur Alūksnes mežos. Ja mežos var dzirdēt. Var ielādēt, var atrast tuvāko Wi-Fi, ielādēt un tad kaut kā tranšējās klausīties. Varbūt, jā. Šodien ciešāk paraudzīsimies uz bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa konfliktu ar likumu, kas kļūst jo dienas, jo viņam draudīgāks. Un viņam izvirzītās vai drīz gaidāmās apsūdzības, jau skaitāms vairākos desmitos, ja ne simtos, tāpat kā gadu skaits. Varbūt nepārspīlēsim, bet daudzi, jā. Daudz. Tāpat kā gadu skaits, kas viņam būtu jāpavada cietumā, ja tiesa atzītu viņu par vainīgu visās apsūdzībās. Tur daži skaiti dažādi. Mazākais, ko es redzēju, laikam bija 55 gadi, lielākais pāri pa 600. Taču viņa cietajam elektorātam, kā izskatās, tas šķiet esam tikai kārtējs pierādījums, ka oranžajam vadonim ir taisnība. Tā kā paliek jautājums, vai Amerikā būs prezidents cietumnieks. Pauls droši vien pavērtēs arī šādu iespēju. Jā. Taču sāksim kā parasti ar top 3 notikumiem šonedēļ. Paul, kādi ir tavējie? Paldies, Aivar. Jā. Lūk, mūsu iepriekšējais ieraksts bija pirms 2 nedēļām, un tad jau es pievērsu uzmanību apvērsumam valstī, par kuru droši vien, ka lielākais vairākums mūsu klausītāju maz ko zina, tā ir Nigēra, kas ir Āfrikas centrālā rietumu daļā. Šis sākumā nebija īsti skaidrs, cik nopietns tas apvērsums ir. Prezidentu Mohamedu Bazumu sagūstīja viņa paša gvarde, vēl aizvien tur gūstā, bet, apvērsuma rīkotāji ir nocietinājuši savas pozīcijas un netaisās tās atdot, un netaisās arī Bazumu atkal iecelt prezidenta amatā, kas savukārt draud ar diezgan nopietnām sekām visam reģionam, jo mēs šo raidījumu ierakstam piekdienu un vakarā, ceturtdienas vakarā, ECOWAS, kas ir saīsinājums Rietuma Āfrikas valstu ekonomiskai kopienai, ko veido 15 šī reģiona valstis. ECOWAS ir aktivizējusi savus militāros spēkus, kuri varētu tikt izmantoti, lai atgrieztu konstitucionālo kārtību Nigērā, respektīvi atkal iesēdināt prezidenta krēslā Bazumu. Un Amerikas valsts sekretārs Blinkens, lai gan viņš neatbalstīja tieši militāru intervenciju, teica atbalstu ECOWAS centieniem arī nodrošināt kārtību Nigērā. Tas Āfrikā ir daudz valsts, kurās karo un kurās kaimiņi iejaucās šajos karos, un nav izslēgts, ka mums būs vēl viena tāda. Lai gan no otras puses, vai ECOWAS tiešām saņemsies, uz šādu soli arī nav gluži skaidrs, jo šo valstu vidū arī nav vienotība. Ir valsts, kuras ir diezgan stingri par intervenciju, galvenokārt reģiona lielākā valsts Nigērija, kuras esošais prezidents pats cieta pučā pirms daudziem gadiem un acīm redzot ir diezgan noraizējies, ka šādu militāristu tāds piemērs varētu arī būt nelabvēlīgs viņam pašam, kad, ja redz, ka to var izdarīt Nigērā, tad varbūt to var izdarīt arī Nigērijā. Arī Benīna, Kotivāra, Senegāla, acīm redzot, atbalstītu militāru rīcību, bet Nigēras kaimiņu valsts Mali un Burkina Faso, kur
droši vien, ka tā nav nejaušība pēdējā gada laikā abās, ja 2 gadu laikā abās ir bijuši apvērsumi, tās ir pret. Jāsaka, ka šāda veida intervences šajā reģionā ik pa brīdim notiek. 17. gadā Senegāla tādu veica Gambijā, 97. gadā vairākas kaimiņu valsts iejaucās, nevis iejaucās, bet, arī, pēc apvērsuma sūtīja savus militāros spēkus uz Sierra Leone. Bet, Nigēra ir ļoti liela valsts un apvērsuma rīkotāji ir pateikuši, ka viņi stingri pretosies jeb kādai šādai intervencijai. Tas vispār, nemaz nerunājot par iespēju, ka tur varētu izcelties karš, šis ir arī tāds notikums ar diezgan nozīmīgu ģeopolitisku rezonanci, jo Nigēra bija palikusi kā svarīgākais rietumu atbalsts mums šajā reģionā, kurā džihādisti kļūst aizvien ietekmīgāki, un kur arī Wagners ir parādījies tieši Malī sevišķi. Un ir ziņas, ka tie pučisti ir arī vērsušies pie Wagnera, prasot, vai šis Krievijas algotņu veidojums būtu gatavs palīdzēt arī viņiem. Valstī ir arī diezgan daudz derīgo izrakteņu, un tur bija gan ASV, gan, aizvien laikam ir ASV un Francijas militārās bāzes. ASV valsts sekretārs Blinkens pirms pāris dienām teica, ka Wagners izmanto nestabilitāti Nigērā. Ko īsti tas nozīmē? Vai viņi jau ir tur, Wagners, iekšā? Par to es neesmu redzējis ziņas, bet es teicu, ka ir ziņas, ka tā apvērsuma rīkotāji viņu pārstāvji ir devušies uz Malī, kas jau ir izteikuši atbalstu viņiem, un ka viņi kā Malī ir runājuši ar Wagneru. Wagners atbalsta Malī valdību un prasījuši, vai Wagners būtu gatavs arī atbalstīt viņas. Tādas ziņas ir. Wagner ietekme Āfrikā varētu vēl vairāk pieaugt. Kas, nezinu, ko tas nozīmētu tieši Krievijas iekšpolitikā un karā Ukrainā, vai viņi atvilkt spēkus no mūsu reģionai sūtīt uz Āfriku. Ir kaut kāds ziņas, es esmu redzējis, ka ir kā Lukašenko vēl gatavs maksāt par viņu klātbūtni Baltkrievijā, un ka daži tie vairāk 100 vāgnerieši ir izvesti tagad no Baltkrievijas tajā sakarā, Twitterī parādījās šāds ziņas, bet, tas, ņemot vērā, ka tas veidojums ir pārsvarā radīts, lai pelnītu naudu, tā komandieriem, es nezinu, iespēja kaut kāds tur vērtīgs raktuvs pārņemt arī Nigērā varētu viņiem būt tāds tāds kārdinošs variants. Baltkrievijā toties kartupeļi. Jā. Stratēģiski preci. Jā. Tā. Tas ir viens. Un otrs notikums, kas es turpinot runāt par, jāatzīst, ka, tagad ir augusts, un mums ir tādas pirmās pasaules problēmas, ka augustā Eiropā nekas nenotiek, jo viss ir atvaļinājumā. Pat Francijā neviens nestreiko augustā, jo viņiem jābrauc visiem ir savos atvaļinājumos. Tā kā tas dod mums iespēju plašāk paskatīties uz to, kas notiek ārpus mūsu reģiona. Bet, tās ir augusta atvaļinājumi būs pirmās pasaules problēmas vai iespēja, bet, Āfrikā, diemžēl, situācija tur nav tik mierīga. Jo otrs tāds notikums, kas arī ir saistīts ar Āfriku, arī saistīts ar Wagneru, ir referendums, kas notika 30. jūlijā Centrālāfrikas Republikā. Centrālāfrikas Republika ir, tā nav īsti, kā mēs varam spriest pēc nosaukuma, nav Rietumāfrika, tā ir uz dienvidiem no Nigēras, tas ir uz dienvidiem arī no Čādas, kas ir tur pa vidu, ziemeļiem no Kongo, un tās prezidents Faustīns Archange Touadéras, nezinu, vai es pareizi esmu izrunājis, bet viņam ir tāds pusfrancisks, pusafrikānisks vārds. Bet, vārdu sakot, viņš sarīkoja referendumu 30. jūlijā, lai mainītu konstitūciju, lai viņš varētu atrasties prezidenta amatā vairāk nekā 2 termiņus. Tas ir tāds diezgan standarts gājiens prezidentiem. Paredzējuši arī mūsu kaimiņu valstīs. Jā,
Tieši tā. Šitas, tā. Un izrādījās, ka 95,27% nobalsoja par šīm izmaiņām. Tātad, acīm redzot, viņš pareizi pagarināja savu atrašanos prezidenta krēslā. Opozīcija gan saka, ka piedalījušies tikai 15%, un ka dažos vēlēšanu iecirkņos vispār nav bijuši pieejami biļetēni, kuros atzīmēts nē, tā ka ja aizgāja balsot, drīkstēja balsot tikai par. Arī pieredzēts. Jā. Bet, labi, tas pats par sevi varbūt nepiesaistītu uzmanību, ja atkal nebūtu Vāgnera klātbūtne tieši šajā valstī. Jo, kā es vispār, ja mūsu klausītāji lasa The New Yorker, viņiem pirms pāris nedēļām bija ļoti labs garš raksts vispār par Vāgneru vēsturi, priekšvēsturi arī līdz karam Ukrainā, kā viņu par viņu darbību Ukrainā jau no 14. gada, tad pēc tam Āfrikā un Sīrijā un tā tālāk. Un kā tajā rakstā tiek citēts Maksīms Audinē, kas ir pētnieks strateģisko pētījumu institūtā Parīzē, viņš saka, ka tieši Centrālā Afrikas Republika bija kā galvenā laboratorija Vāgnera izplatīšana, ietekmes paplašināšanai. Viņi tur sāka darboties jau 18. gadā ar vairākiem simtiem algotņu, lai palīdzētu to derā cīnīties pret kaut kādiem tur dumpiniekiem. Bet laika gaitā viņi ir pilnīgi nostiprinājuši savu varu kā to deras galvenais varas instruments, un līdz ar to varējuši pārņemt savā kontrolē vairākas tur diezgan vērtīgas, kas ir, gan mežu, izstrādes kompānijas, gan arī zelta un dimantu raktuvas. Un līdz ar to arī viņi sākuši izspiest arī citas valsts, piemēram, 19. gadā Centrālā Afrikas Republikas valdība atņēma licenci kādai Kanādas firmai, lai to atdotu firmai, kas saucas Mīda resursi, kurš pieder, šis mums arī būs tāds pazīstams gadījums, kur oficiālais īpašnieks ir kāda Prigožina līdzgaitnieka šoferis. Putina pavāra šoferis. Mums arī bija šoferis dēli. Tie šoferi visuzticamākie cilvēki. Ja kāds jāliek pie ruļļiem, tad tas var būt tikai šoferis, man liekas. Ne? Tam ir jāuzticās, lai neiebrauc kaut kur. Lai neaizved ne tur. Un pēc būtības, viens tā New Yorker raksta autoram viens ASV izlūkošanas dienas, augsta līmeņa izlūkošanas dienas darbinieks, tas teica, ka Centrālā Afrikas Republika pēc būtības tagad ir kļuvusi par, angliski tas ir proxy state, to varētu teikt koloniju, vai, pēc būtības viņi šo valstu lielā mērā, tos būtiskos lēmumus kontrolē, lai gan, protams, par pārvaldību viņa maz neinteresējās. Kas varbūt tāpēc? Man kaut kas, es te kaut ko mēģināju vēl atvērt, un man antivīrus nostrādāja, piedod. Labi. Kurā vietā? Tā es arī. Protams, pārvaldība viņa maz neinteresējās, bet, noturēt prezidentu pie varas, tas viņiem ir ļoti svarīgi, un ziņā, ko es lasīju par šo referendumu, bija teikts, ka Centrālā Afrikas Republikas augstākās tiesas priekšsēdētāja esot teikusi, ka jau gada sākumā Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis esot viņai prasījis, kā varētu nodrošināt, ka prezidents turpinātu atrasties amatā vēl kādu laiku. Tā ka, bija droši vien padoms, arī kāds. Piemēram, referendums. Jā. Un, protams, Vāgnera rīcība šajā valstī ir tikpat brutāla, kā daudzās citās vietās ir pat ANO drošības padomē ir iesniegts ziņojums par cilvēktiesību pārkāpumiem un kā viņi ir slaktējuši cilvēkus pa labi un pa kreisi. Tur tā, ka tas, bet tas vienkārši šī ir
ņemot vērā, mēs tagad pa Vāgneru daudz domājam Baltkrievijā, bet ir jāsaprot, ka šī ir organizācija ar interesēm un ietekmi, Āfrikā diezgan plaši, ja teiksim, kas... Starptautiska teroristu organizācija. Jā. Es domāju, ka viņi nav teroristi, viņi nenodarbojas ar vardarbību, vienkārši vardarbības pēc. Tā ir starptautiska mafioza organizācija. Viņu uzdevums ir sagrābt savā kontrolē dažādas vērtīgas lietas. Jā, katrai teroristu grupai arī kāda ideja vai mērķis ir to. Es nezinu, man liekas, ka Cosa Nostra nav tā mafija. Ir tomēr atšķirības ar mafiju. Atskaties uz nosaukumu, mūsu lieta. Jā. Ir ideja. Jā, bet tas ir, tu pats zini, teiksim, slaveno teicienu no Krustēna. Tas tikai biznes, jā. Viņi jau neslaktē vienkārši tāpat tas ir vienmēr biznes, jā, teiksim, kas tomēr citādi nekā kaut kādas reliģiskas idejas vārdā tur cilvēks. Jā. Tas ir cits kaut kas. Jā. Un mēs trešais, kā saka, tā kā Eiropā mums valda miers un atvaļinājumi, es paskatīšos uz pasaules lielāko valsti, Indiju, kas, man liekas, mēs daudz runājam par Ķīnu, bet, man liekas, mums ir jāskatās ik pa brīdim pievēršos Indijai, tāpēc, man liekas, ka tas ir arī tāda svarīga valsts. Tur esošā premjerministra Modi, galvenais sāncensis Rahuls Gandhi, pat kā ir uzvarējis, gūs mazu uzvaru politisku, vai cik tas viņam ilgtermiņā palīdzēs, nav skaidrs, bet, katrā ziņā Rahuls Gandhi ir viena no Indijas dibinātāja Nehru, Indijas pirmais premjerministrs, tas viņa mazdēls, un tagad, kā daudzās šādās valstīs, protams, šis politiskās dinastijas ir ļoti svarīgs, un viņš ir arī kongresa partijas, kas daudzus gadus bija valdošā partija Indijā priekšsēdētājs. Nākamgad Indijā gaidāmas parlamenta vēlēšanas, un tādos gadījumos šādās, pusautoritārās demokrātijās, par kādu ir tapusi Indija, visus iespējamos sāncenšus mēģina nobīdīt malā. Un Gandhi bija viņš pirms kādu laiku kaut kādā tur uzrunā saviem atbalstītājiem, esot, tā ironiski izteicies par cilvēkiem ar uzvārdu Modi. Viņš nosauc vairākus, kas bija notiesāti par zakšanu vai par krāpšanos, un tad viņš bija tā teicis, kāpēc visus zagļus sauc Modi? Kas ir arī premjerministra uzvārds. Kāds cits cilvēks ar uzvārdu Modi bija vērsies tiesā par neslavas celšanu, tiesa ātri vien bija Gandhi notiesājusi, un viņam piespriedus 2 gadus cietumā, kas izrādās ir tieši tas sods, kas ļauj viņam atņemt deputātu mandātu parlamentā un liekt iespēju nākamajās vēlēšanās kandidēt. Gandhi pārsūdzēja šo lēmumu nākamā tiesas līmenī, tur viņš zaudēja, bet tikko kā šonedēļ augstākā tiesa tomēr atcēla šo sodu un teica, ka tas ir bijis nesamērīgs, un katrā gadījumā tas nozīmē, ka Gandhi varēs atgriezties parlamentā un kandidēt nākamajās vēlēšanās. Tiesa gan viņa koalīcija netiek uzskatīta sevišķi spēcīgi, teiksim, tās izredzes iegūt kontroli nākamajās vēlēšanās nav sevišķi liels, bet tas tikai pasvītro to, cik šādi režīmi, tāpat kā Erdogans Turcijā vai Orbāns Ungārijā, vai tagad mēs redzam cīņas Polijā, kur arī cenšas ar dažādiem pseido-juridiskiem līdzekļiem nostumt malā potenciālos pretinieks esošai valdībai, cik šie režīmi ir nervozi un kā viņi izmantos jebkurus pēdiņās tiesiskus līdzekļus, lai noturētos pie varas, pat ja formāli notiek vēlēšanas. Un, man liekas, tāpēc es arī šim pievēršu uzmanību, jo mēs redzam, ka šī tendence tagad gandrīz visās šajās autoritārās demokrātijās, tā viņas var saukt, ir ļoti kontrolētajās demokrātijas. Jā. Tā. Labi, paldies, Paul. Nosaukšu, tad es savējos mēģināšu mazliet īsāk varbūt. Manuprāt, Tu man pārmet pārāk.
Tev ir daudz ko teikt, un tas viss ir ļoti interesanti, Paul. Es ar lielu interesi klausījos. Nu, labi. Bet es centīšos īsāk. Labi. Manuprāt, ļoti svarīgs notikums pagājušās nedēļas nogalē bija Saūda-Arābijas galvaspilsētā Džidā, kur notika konference par mieru Ukrainā. Tajā piedalījās 42 valstis. Krievija nepiedalījās, toties bija klāt. Nu, netika aicināts, cik es saprotu. Netika aicināti un nepiedalījās, protams. Bija viņi no Kremļa, tur bija kaut kādi paziņojumi, ka viņiem viņi to neuzskata par kaut ko jēdzīgu pasākumu vai kaut ko tādu, katrā ziņā. Bet ar interesi sekošu viņi konferencei, tā viņi teica. Bet piedalījās Amerikas Savienotās valsts, Indija, ja nosauc tiešām lielas valstis, un, kas ir svarīgi, arī Ķīna, ko uzskata par Krievijas it kā ietekmīgāko sabiedroto pašlaik. Ja mēs atceramies martā Xi Jinpings ar Putinu Maskavā solīja viens otram mūžīgu draudzību. Bet Ķīna piedalījās konferencē, un kas vēl svarīgāk, Ķīna neiebilda pret konferences dalību valstu apstiprināto principu, ka jebkāda vienošanās par Krievijas sāktā kara izbeigšanu jābalsta uz Ukrainas teritoriālās vienotības principu. Skaidrs, ka miers Ukrainā ir iespējams tikai pēc Krievijas armijas sakaušanas un visu okupēto teritoriju atbrīvošanas, taču to var veicināt ne tikai Ukrainas armijas panākumu kaujas laukā, bet arī starptautiskās sabiedrības politiskais un ekonomiskais spiediens uz Krieviju. Un šo sarunu mērķis bija, kā es teicu, piedalījās 42 valsts no visiem kontinentiem. Un šo sarunu mērķis bija panākt atbalstu Ukrainai arī ārpus rietumu valstu loka, no valstīm, kuras līdz šim nebija nostājušies nevienā pusē. Piemēram, tur dienvidu valstis, pa kurām mēs uzskatām, ka tās ir kaut kādas neitrāls. Ukrainas prezidents Zelenska birojas pirms konferences bija paziņojis, ka tikšanās laikā galvenā uzmanība tikšot pievērsta viņa 10 punktu miera formulē, kas paredz pilnīgi Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas teritorijas. Un pēc konferences prezidenta birojas paziņoja, ka tā konference ir bijusi milzīgs panākums, ka tas ir bijis vēl viens solis uz priekšu ceļā uz globālo samitu, kuru Ukraiņi cer redzēt notiekam šoruden. Ka viedokļi gan atšķīrušies, bet visas valstis turējušās pie ANO hartas un starptautiskā likuma un valstu suverenitātes ievērošanas principiem. Tā kā diez vai Maskavā to uztvēra ļoti ar lielu prieku, bet es uzskatu, un arī izskatās, ka arī Ukrainas valdība un prezidents uzskata, ka tas bija ļoti svarīgs vēsturisks notikums savā. Otrs notikums, kuram es Es vēl gribēju vienkārši par to Ukrainu piebilst, ka tas, protams, mans tas jociņš par to, ka Eiropā augustā ir atvaļinājumi neattiec, protams, uz Ukrainu, kur, diemžēl, nekāds atvaļinājums viņiem tur nav, un tur turpina droni un raķetes krist uz Ukrainas pilsētām, bet arī Ukrainas sakarā ļoti svarīgi ir tas, ka viņi sāk aizvien vairāk šos uzbrukumus izvērst pašā Krievijā, teiksim, mēs redzam šeit. Maskavā arī nav atvaļinājumi. Tieši tā, Vnukovas lidos tagad slēdz šodien vispār sakarā. Katru dienu tur kaut kas uzsprākst vai kaut ko slēdz. Es nesaprotu, kur ir tā viņa pretgaisa aizsardzība izslavētā. Kaut kā nedzirdu. Kam vajag, tas uzsprākst.
lai viņam tikpat sekmīgi iet arī turpmāk ar atvaļinājumu Maskavā, bet, ķeršos pie otra notikuma. Otrs notikums ir mazliet senāks, bet tā kā mums 2 nedēļas nebija bijis raidījums, tad to droši vien var pieminēt, jo tas ir ļoti maz pieminēts mūsu medijos. Augusta sākumā Francija un Japāna rīkoja 4 dienu kopīgas gaisa spēku mācības Japānā. Tas bija pirmās abu sabiedroto šāda veida mācības un liecina par Francijas vēlmi nostiprināt militāro klātbūtni Klusā okeāna reģionā. Tas ir dabiski, ka Francija ir bažas par spriedzi reģionā, ko rada lielvalstu sāncensība. Vismaz viņu pašu ģenerāla štāba priekšnieks tā teica. Un spriedzi, kuru rada konkurence starp lielvarām. Bet te ir viena interesanta nianse, ka šo spriedzi jūt, protams, arī NATO, kuras strateģiskajā koncepcijā ir paustas bažas par Ķīnas bruņošanos, kiber- un hibrīdu operācijām un mēģinājumiem iedragāt uz likumiem balstīto starptautisko kārtību. NATO pašlaik cenšas salāgot savu un Japānas bruņoto spēku savietojamību, teiksim tā, veicināt atbilstoši kopīgiem standartiem un dažādi citādi pilnveidot sadarbību. Un jūlijas sanāksmē Viļņā NATO piedāvāja atvērt pārstāvniecību Tokijā. Tā būtu tāda lielākoties simboliska pārstāvniecība. Tur būtu viens NATO pārstāvis. Droši vien viņam vēl kāds sekretārs tur un garderobis. Tur var būt. Šofers varbūt arī. Noteikti būtu, jā. Tā būtu tikai simboliski tāda pārstāvniecība, lai parādītu tur savas labās attiecības, NATO valsts labās attiecības ar Japānu. Taču Francijas prezidents Makrons šo priekšlikumu bloķēja Viļņā. Kā eksperts skaidro, lai novērstu eskalāciju attiecībās ar Ķīnu, kura NATO karogu Tokijā varētu uzskatīt par provocējošu. Ķīna, protams, bija brīdinājusi, ka šāds solis tās ieskatā destabilizētu situāciju reģionā, bet, manuprāt, te ir arī kaut kāds mazliet franču tradicionālās pašnovērtējuma problēmas, teiksim, vēlme izskatīties lielākiem nekā varbūt dažreiz ir. Francija uzstāja, ka NATO ir Eiroatlantiska organizācija, un tāpēc nevajadzētu tur iesaistīties, bet, kā redzam, paši gan viņi piedalās kopīgās militārās mācībās un labprāt attīst ciešākas militāras saites ar Japānu, proti, acīm redzot, franči uzskata, ka viņi tie galvenie Eiropas pārstāvji, NATO pietiek, nevajag NATO pārstāvniecību. Bet es domāju, ka tā ne tikai es tā domāju, tā arī daži politikas vērotāji uzskata, ka šāda ideja par NATO pārstāvniecību varētu ar laiku īstenoties, varbūt citā formā, piemēram, kā dažu citu NATO valstu un Japānas kopīgs izcilības centrs Tokijā. Bet, labi, Francija pagaidām piedalās divpusējās militārās mācībās, un tas arī labi. Tas arī labi, bet es domāju, vispār NATO interesi par šo reģionu aizvien pieauga. Tas, kad bija NATO samitā, ir tagad piedalījušies šo Indo-Klusā okeāna, Indo-Pacifiskā reģiona pārstāvi jau diezgan augstā līmenī vairākas reizes. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī ir interesanti, ka von der Leyena, pa kuru runā kā iespējamo nākamo NATO ģenerāla sekretāra pēc viņas termiņa beigām Eiropas komisijā. Viņa bija Filipīnās un tur diezgan asi izteicās par Ķīnas
pīkojumiem un reģionā un par to, kā tur visai pasaulē par to jāinteresējas. Un tur tas komentārs bija, jā, šis ir tā ļoti atbilstoši tādam, vismaz Amerikas skatienam uz NATO lomu šajā reģionā. Fonderlejena jau negluži NATO pārstāvē. Bet es tev saku, bet baumas ir, ka viņa ir tas, kad iemesls, kāpēc pagarināja Rasmusena tās pilnvaras uz gadu, ir, ka tas ir tilts uz Fonderlejenu pēc nākamā gada Eiroparlamenta vēlēšanām, kad nomainīsies komisija un būs jauns prezidents. Un Fonderlejena, labi. Tā ka viņa kā iespējams gatavo augsni tā. Labi. Un trešais notikums ir iz zinātnes, teiksim tā, kam var būt milzīgs un tālējošs sekas un liels iespējas uz visas cilvēces nākotni, bet tālāko nākotni, ne tuvākā laika nākotni. Amerikāņu zinātnieki 6. augustā pavēstīja, ka viņiem ir izdevies atkārtoti kodolsintēzes rezultātā iegūt vairāk enerģijas nekā tika patērēts šīs reakcijas veikšanai. Un turklāt šoreiz izdevies iegūt vairāk enerģijas nekā pirmajā reizē decembrī. Decembrī ASV zinātniekiem Lawrence Livermores laboratorijā Kalifornijā izdevās pirmo reizi vēsturē ar kodolsintēzes reaktoru, proti imitējot procesus, kas notiek Saules iekšēnē, panākt pozitīvu enerģijas bilanci. Būs, acīm redzot, nepieciešams vēl vairākus desmitgadus, lai zinātniskais panākums kļūtu ekonomiski izmantojams enerģijas ražošanā. Taču, kad tas notiks, sabiedrībai kļūs pieejamam gandrīz neierobežota un daudz lētāka elektroenerģija. Un tas notiek... Galvenais bez kādiem kaitīgiem izmešiem. Bez izmešiem, tas ir svarīgi, un mūsu klimata pārmaiņu laikmetā, protams, tas var teikt galvenais, bet es domāju, ka vēl svarīgāk būs tas, ka tas mainīs principā pēdējo gadu simtu galvenās cīņas mērķi par resursiem, par enerģijas resursiem, par oglēm, par naftu, par gāzi. Tagad, kurš labāk sintezēs enerģiju, tam būs vairāk gandrīz pa brīvu enerģijas. Tā būs pavisam cita cilvēce. Bet, būs vēl jāpagaida daudz desmitus. Jā, tas tik ātri nenotiks, jo, protams, tas, tagad atkal par tiem francūžiem, francūži jau tagad, 40 gadus tur mēģina attīstīt kodolsintēzi, tur jau ir tā... Atkal amerikāņu priekšā. Atkal amerikāņu priekšā. Jā, atkal kreņķis, jā. Jā. Pašlaik man nevajadzētu reklāmu pateikt? Jā, vajadzētu pateikt reklāmu, jā. Labi, tūlīt. Paldies visiem, kuri tagad klausās. Pateicoties jums, mūsu raidieraksti ir starp klausītākajiem podkastiem Latvijā. Gribam palikt atvērti un pieejami ikvienam, bet, lai to izdarītu ilgtermiņā, mums nepieciešams tiešāks klausītāju atbalsts. Tāpēc aicinām kļūt par ārskata atbalstītāju. Esam ieviesuši iespēju ziedot ārskatam, un saite uz ziedošanas lapu atrodama raidījuma aprakstā. Tiem, kuri to jau ir izdarījuši, liels paldies! Un aizlaikus paldies arī tiem, kuri vēl gatavojas to darīt un droši vien izdarīt. Labi, Pauli, ķeramies pie galvenā temata. Diezgan ilgi runājam, bet beidzot mēs esam ķērušies pie dzīlēm. Ko tu esi atklājis Trumpa apsūdzību dzīlēs? Neko tādu ļoti jaunu neesmu atklājis, bet varu savilkt kopā visu šo milzīgo informācijas daudzumu, kas ir par Trumpu, un es zinu, ka klausītājiem varētu likties, cik tu var par to Trumpu runāt, un gala beigās viņš jau bija prezidents, un tagad nav, un vai tad viņš tiešām varētu atkal kļūt par prezidentu, bet pirmkārt, diemžēl, šādu iespēju mēs nevaram izslēgt, un tā iespēja pat par sevi
ir politiski ļoti nozīmīgi, jo ja mēs, piemēram, skatāmies uz Putina iecerēm, plāniem un stratēģiju, droši vien cerība, ka Trumps atkal varētu ierasties, vērt Baltā nama durvis un apsēsties ovālajā birojā, ir viens no viņa galvenajiem strateģiskiem tām burvi nūjiņām, ar kuru viņš cer uzvarēt karu, kurš viņam, šobrīd, kurā viņam neiet labi, un kas, ja tad turpināsies šādā veidā, kuru viņš noteikti zaudēs. Bet šajā sakarā ļoti nozīmīgi ir tas, ka 1. augustā ASV Tieslietu ministrijas iecelta neatkarīga izmeklētāja komanda apsūdzēja Trumpu, un es citēju no apsūdzības raksta, sazvērestībā anulēt 2020. gada prezidenta vēlēšanu leģitīmo rezultātu. Šī ir jau 3. krimināla apsūdzība, kas ir celta pret bijušo ASV prezidentu. Jau 1. bija nepieredzēts gadījums. Es nezinu, vai katrā ziņā mūsu dzīves laikā, un varbūt vispār jebkad kāds cits varēs apsteigt Trumpu šajā rekordā 3, un iespējams viņam būs pat 4. aprīlī viņu Ņujorkas štatā apsūdzēja par vēlēšanu kampaņas finansēšanas likuma pārkāpumiem saistībā ar slepenu maksājumu bijušai pornoaktrisei, lai viņa pirms vēlēšanām 16. gadā publiski neatklātu savus vienas pēcpusdienas sakaru ar Trumpu. Jūnijā savukārt šie paši neatkarīgie izmeklētāji izvirzīja apsūdzību bijušajam prezidentam par lielu skaitu slepenu dokumentu piesavināšanos un atteikšanos tos atdot valdībai. Šī 3. ir droši vien pati svarīgākā, jo ir saistīta ar centieniem izmainīt 20. gada vēlēšanu rezultātu sev pa labu un, protams, arī 21. gada 6. janvāra apvērsuma mēģinājumu ar pūļu uzbrukumu kongresam, kur mērķis bija ļoti skaidri novērst Baidena pasludināšanu par vēlēšanu uzvarētāju. Un Trumps tiek apsūdzēts konkrēti 4 krimināla noziegumos par sazvērstību apkrāpt Amerikas Savienotās valstis, kavējot balsu skaitīšanu un vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, par sazvērstību kavēt valsts iestāžu darbu, respektīvi viņi mēģinājumu apstādināt rezultātu izsludināšanu, un par sazvērstību pret līdzpilsoņu tiesībām balsot un viņu balsu saskaitīšanu, un visbeidzot par centieniem kavēt valsts iestāžu darbu, respektīvi ar atkal viņa loma 6. janvārī un sagatavošanās tam, kad varētu nepasludināt Baidenu par uzvarētāju. Un tas apsūdzības raksts uz 45 lapspusēm izklāsta visu to, ko Trumps bija darījis, lai novērstu Baidena pasludināšanu par prezidentu. Viņš un viņa līdzzinātāji organizēja viltus elektoru sarakstus 7 štatos, kurus varētu it kā pasniegt kā faktisko, teiksim, kad štati ir atdod savas balsis nevis par Baidenu, bet par Trumpu. Viņš izmantoja Tieslietu ministriju, lai organizētu viltus izmeklēšanas, kas varētu likt apšaubīt vēlēšanu rezultātus. Viņš centās pierunāt savu viceprezidentu Pensu neizsludināt vēlēšanu rezultātus. Un Pence ir ļoti cītīgi rakstījis piezīmes par savām sarunām ar Trumpu, acīm redzot, saprastams. Viss varētu kādreiz nonākt tiesā, ka viņam ir nepieciešama kaut kāda pierādījuma par to, kas notiks. Un vienā no vispār tas, tur ir daudz citējami brīži, bet 1. janvārī, kad laikam Pence bija piezvanījis apsveikt Trumpu jaunajā gadā, un Trumps uzreiz ir pievērsies tam, ka klausies, tu varētu tur tajā 6. janvārī tomēr pasludināt, ka es esmu uzvarējis, nevis Baidens. Un Pence esot teicis, ne, prezidenta kungs, tas tomēr tā nav, ja, un es to nevaru darīt. Un Trumps esot viņam teicis, tu esi pārāk godīgs. Bet, gan esam Pence ir pārāk godīgs. Pence ir pārāk godīgs. Nē, es zinu, ko par viņu godīgu. Viņam ir ļoti daudz dažādu trūkumu un dīvainas domas, un teiksim, tas, bet, acīm redzot, kaut kāds tur tāds, acīm redzot, melis un krāpnieks viņš nav.
Viņam var nepiekrist par viņu visiem politiskiem uzskatiem, bet, tā. Bet, un visbeidzot, tur ir uzskaitīts visas, teiksim, ne visi gadījumi, bet tie apsūdzības rakstā ir teikts, ka Trumps izplatīja melus zinādams, ka tie ir meli par vēlēšanu rezultātu, un uzskaita visas amatpersonas, sākot ar viņa paša padomniekiem un tieslietu ministrijas pārstāvjiem un arī štatu pārstāvjiem, kur Trumpam teica, ka vēlēšana rezultāti nav viltot, un par spīti tam viņš turpināja atkārtot šos melus. Tur vēl var pieminēt, ka, teiksim, ka par to 4. apsūdzības pantu par centieniem kavēt valsts iestāžu darbu, tas ir viens no galvenajiem pantiem, ko izmanto pret cilvēkiem, kas piedalījās Grautiņā 6. janvārī, un šajās tiesprāvās jau ir notiesāti vairāk nekā 550 cilvēku un vairāk nekā 330 ir saņēmuši cietumsodus par līdzdalību tajā uzbrukumā kongresam. Bet vērotājs saka, ka šis, protams, ir pēc būtības. Pēc būtības šī ir svarīgākā krimināla apsūdzība pret Trumpu, jo tas skar pašu demokrātijas pamatu. To, ka, teiksim, vēlēšana rezultātā var mainīties vara valstī. Ja šis princips tiek apšaubīts vai kaut kādā veidā netiek ievērots, tad vispār neeksistē demokrātija. Bet vērotāji norāda, ka te ir lietas, viņi vienkārši norāda to, ko Trumps varētu izmantot savā aizstāvībā. Pirmkārt, ka viņš meloja, bet vārda brīvība ietver arī tiesības melot, izplatīt nepatiesas apgalvojumus. Ja. Tā, ka tas pats par sevi nav pamats krimināla apsūdzībai. Jau šķiet, ka viņu apsūdz par to, ko viņš darīja. Par to, ko viņš tur jau tā lieta ir, ka tā apsūdzība ir būvēta uz pamata, ka viņa mērķis bija panākt vēlēšanu rezultātu falsifikāciju, un ka tie meli bija daļa no šī. Nevis paši tie meli, bet tie meli kā sastāvdaļa šai sazvērstībai. Bet katrā gadījumā jau no Trumpa advokātu tiem izteikumiem ir skaidrs, ka tieši vārda brīvība kļūst par vienu no tiem galvenajiem viņa aizstāvības punktiem. Un otrs ir, vai viņš apzināti meloja. Ja. Jo vienkārši tas, ka ļoti daudz cilvēku viņam teica, ka tā nav taisnība, viņa advokāts teica, jā, bet redz, mums atkal bija jurists, kas teica, ka tā ir taisnība, ka tie vēlēšana rezultāti ir falsificēti, ja, un Trumps vienkārši izvēlējās, kam ticēt. Viņš nebija tā, ka viņš apzināti meloja. Šie būs tie punkti, ko viņš izmantos. Otra interesanta lieta ir, ka teorētiski būtu bijis iespējams viņu apsūdzēt arī par centieniem gāzt valdību. Ja, par dumpju sarīkošanu un centieniem gāzt valdību. Un šie panti nav iekļauti apsūdzībā. Iespējams tieši tāpēc, ka neatkarīgie izmeklētāji domāja, ka tieši šeit varētu rasties, tā apsūdzība varētu būt vājāka, tāpēc, ka viņš pats jau negāja uz kongresu ar bifeļa, ragiem galvā un kaut kā tur Nē, es varu iedomāt, tas, protams, būtu diezgan smieklīgs skats, bet bet viņš pats nav piedalījies, un līdz ar to tad būtu jāpierāda, ka viņa visa teiktais bija ar apzinātu mērķi uzkūdīt pūli, lai tas rīkojas vardarbīgi. Un tas Trumps, viņš ir slidens tips, protams, kā mēs zinām, un tur viņš savās tajās uzrunās teica, nē, mums šis ir jāapstādina, protams, es negribu, lai jūs izmantojat vardarbību, tu viņš tā pačuks, bet tad viņš visu laiku viņus kūda, bet tur viņš vienmēr apzināti savos izteicienos iepina kaut kādu tādu norādi, uz ko viņš var atsaukties, jā, bet es jau negribēju, lai viņi rīkojas vardarbīgi. Tā kā acīm redzot, tie prokurori uzskatīja, ka tieši šādas apsūdzības drīzāk, ka tā iespēja tās pierādīt ir nedaudz mazāk, un viņi ir izvēlējušies tās apsūdzības, kas viņiem liekas visspēcīgākās. Interesanti arī tas, ka apsūdzībā ir minēti vēl 6 sazvērstības dalībnieki, kuriem pagaidām nav izvirzītas apsūdzības. Tas pazīstamākais no tiem, tur viņi nav nosaukt vārdā, bet pēc tā apraksta var
par 5 no viņiem ir diezgan skaidri zināms, kas viņi tādi ir. Jā, Giuliani ir, jā, tieši tā, bijušais Ņujorkas mērs un Trumpa galvenais tas pārstāvis visā tajā briesmīgajā laikā pēc vēlēšanām, kad viņi uzkurināja šo sazvērstības teoriju, kas tagad ir iesakņojusies Trumpa atbalstītāju prātos par to, ka vēlēšana rezultāts tika falsificēts. Giuliani bija viens no galvenajiem, kas to pārstāvēja sabiedriskajā telpā un arī centās organizēt visas tās visu vēršanos tiesā pret vēlēšanu rezultātiem dažādos štatos un tā tālāk. Viņš ir viens no līdzzinātājiem, bet pret viņiem nav izvirzīts apsūdzības, un tur varētu, atkal tas ir interesanti, tur varētu būt 2 iemesli. Viens ir tas, lai vienkārši šī lieta iet ātrāk uz priekšu, jo tiklīdz kā ir vairāk apsūdzēto, tas uzreiz sarežģīja procesu. Otrs, protams, ir tas, ka viņi varbūt cer, ka kāds no tiem būtu gatavs sākt sadarboties, lai samazinātu iespējamo sodu. Vēl varētu īsi raksturot to galveno prokuroru. Viņa vārds ir Džeks Smits. Tas ir tāds ļoti... Jā, viņš kļūst par leģendāru personu. Jā, viņš ir tāds pilnīgs, taisnības cīnītājs. Man liekas, viņš nekad nesmaida. Vismaz neesmu redzējis nevienu tādu fotografiju. Viņš ir cietais vecis, bet viņš ir ļoti pieredzējis, ļoti respektēts prokurors, kurš arī cits starpā ir strādājis Hāgas starptautiskajā tiesā, izmeklējot kara noziegumus Kosovā. Tajā laikā, kad Serbija tur izvērs teroru pret Kosovas albāņiem, lai cīnītos pret viņu neatkarības kustību. Un viņš arī pretstatā Trumpam ir diezgan atletisks tips, kamēr Trumps tur vicina golfa nūjiņu un tad iesēžās kaut tajos ratiņos un viņi tur valgā. Tas Smits ir triatlonists. Slēpo un šauj. Nē, tas ir biatloni, Aivar. Tas ir biatlonists. Triatlonisti ir tie, kas nobrauc ar divriteni, tur peld, es nezinu, tur kilometru atklātos ūdeņos. Jā, un tad skrien no triatlonists. Es domāju, ka tu teici biatlonists. Es saku triatlonists. Skaidrs. Nē. Tad vēl nopietnāk. Jā, tas ir daudz nopietnāk. Jā. Par tām distancēm, protams, droši vien ir dažādas sacensības, bet viņš katrā ziņā ir tāds dzels vīrs. Jā. Kas notiks tālāk? Galvenais jautājums, vai Trumps sēdēs? Redz, tā problēma jau ir tāda, ka pat, ja Trumpu notiesā, pat, ja viņi ieliek cietumā, tas nenozīmē, ka viņš nevar kandidēt vēlēšanās, un tas nenozīmē, ka viņš nevar tikt ievēlēts. Pat bija kaut kādas aptaujas, es redzēju, Amerikā man tagad nav par rokai, bet tur bija... Jautājums bija uzdots gan demokrātiem, gan republikāņiem, vai viņi balsot par Trumpu, ja viņš būtu notiesāts. Un tie rezultāti tad izskatījās ļoti slikti Trumpam, pat republikāņu vidū mazāk nekā puse būtu gatavi par viņu balsot, un demokrātu, protams, vēlētāji tur 80% nebalsot nekādā gadījumā par viņu. Un tas kopējais rezultāts tad ir pavisam citāds. Tas, protams, ir ļoti cerīgi, jo Amerikā, diemžēl, ir bijuši cilvēki, kas ir ievēlēti, kad viņi, katrā ziņā, kamēr viņi ir vēl apsūdzēti, un bija pat viens Bostonas mērs, viņi pēc tam ievēlēja, bet viņā citā amatā ievēlēja, kad viņš pats sēdēja cietumā. Var sakot, tās tiesas tagad sāksies, ir konkrēti to vēl nevar zināt, jo būs kaut kāda iespējams, Trumps mēģinās to visu vilkt garumā, vērsīsies tiesā dažādiem iesniegumiem un tā tālāk, bet, teiksim, cik šobrīd var prognozēt, tiesa par maksājumiem pornozvaigznei varētu sākties martā, par slepeniem dokumentiem maijā. Par sazvērstību prokuroru tagad ir prasījuši, lai tas sāktos jau decembrī, bet vai paspēs nevar zināt. Jebkurā gadījumā tie spriedumi varētu būt, vismaz vienā, ja ne vairākās lietās varētu būt nākamā vasara. Ja Trumps tiek notiesāts, tas, protams,
būtu ļoti labi, teiksim, un tas noteikti samazinātu atbalstu viņam. Mēs vismaz tā varētu cerēt. Ja viņš tiek attaisnots kādās lietās, tas atkal viņam būtu liels plus. Jebkurā gadījumā ir prognozes, bet nevar skaidri zināt, ka vismaz dažās no lietām pirmā instancē varētu būt spriedums jau pirms vēlēšanām. Es dzirdēju, lasīju pareizāk kāda eksperta vērtējumu, kurš raksturoja Džeka Smita taktiku kā carpet bombing, proti, laukveidu bombardēšana. Kaut gan tas ir mazliet pretrunā ar to būtību, ko viņš pats paskaidroja, kā Smits rīkojas, ka viņš nesagatavo pilnīgi visas apsūdzības visās lietās un tad iet uz tiesu, bet gan no katra no tiem 3 blokiem izvēlējies vienu epizodu, kuru pilnīgi droši var pierādīt. Jā. Un tad to sūta uz tiesu, un tas, lai pēc iespējas ātrāk nāk kāds notiesājušs spriedums, un pēc tam pārējās apsūdzības jau tad virzītu, tad, kad tās būtu pilnībā sagatavotas. Es jau teicu, ka, piemēram, tā iespēja viņu apsūdzēt par centieniem gāzt ASV valdību, kas noteikti viņi būtu varējuši izvēlēties to pantu, bet viņi to neizdarīja, acīm redzot, tāpēc, ka viņi domāja, ka to būtu grūtāk pierādīt, ja tas būtu ilgstošāk. Un arī tas kāpēc nav tie līdzzinātāji, pret viņiem vēl nav celta apsūdzība. Katrā ziņā, tas, ka tā aptāja, ko tu minēji, tā ir ļoti cerīgi, jo, diemžēl, līdz šim republikāņu, katrā ziņā trumpiski noskaņoto republikāņu atbalsts Trumpam pēc šīm apsūdzībām ir nevis samazinājies, bet pieaudzis. Vēl februārī pirms pirmās apsūdzības Trumps bija tikai pa 2% punktiem priekšā aptaujās starp republikāņiem. Tikai 2% priekšā viņa galvenam Sansensim, Floridas gubernatoram DeSantisam. Kopš tam DeSantis atbalsts ir nozīmīgi samazinājies, Trumpam ir pieaudzis, un tagad Trumps ir priekšā DeSantisam pat 37% punktiem. Pēc tās aptaujas tā trešā apsūdzība vēl īsti nav figurējusi tajās aptaujās, bet pēc 2 krimināla apsūdzībām Trumpa atbalsts pieaug un DeSantisam samazinās. Un pēc būtības neviens no republikāņu tiem pāriem kandidātiem uz no pāriem politiķiem, kas vēlas kļūt par republikāņu kandidātu nākamajās vēlēšanās, neviens no viņiem negūs vairāk par 20% atbalstu. Tas ir DeSantis, pārējiem ir vēl es mikroskopiski. Nezinu, kādam kandidātam jābūt, lai nebūtu priekšā DeSantis. Tā tev varētu likties, bet tu neesi Amerikas republikāns. Jā. Līdz ar to tā varbūtība, ka Trumps faktiski būs republikāņu partijas kandidāts, ir ļoti liela. Un Trumps pats, es domāju, ka tas šajā gadījumā Trumps, protams, ir ļoti slavens melis. Viņš ir tur Washington Post saskaitīja, ka viņš prezidentūras laikā samelojās vai maldināja cilvēkus vairāk nekā 30,000 reizes, ja 21 reizi katru dienu. Bet viņš 16. gada janvārī saviem atbalstītājiem teica, es varētu nostāties 5. avēnijas vidū un kādu nošaut, un es nezaudētu vēlētāju atbalstu. Jā. Un līdz šim, paldies Dievam, viņš nav noslapkavojis, bet teiksim, tā sajūta šajā gadījumā viņam ir bijusi diezgan precīzi, ka viņa atbalstītājiem vienalga, ko viņš ir izdarījis, viņi saredz kā savu to aizstāvi. Jā. Un viņš arī šo sajūtu mēģina ļoti stiprināt. Viņš tagad visu laiku atkārto, ka viņi, respektīvi, tā drausmīgā Vašingtonas elite, viņi neceļ apsūdzības man, viņi ceļ apsūdzības jums. Un līdz ar to cenšas pilnīgi iebetonēt šo sajūtu, ka uzbrukumi viņam faktiski ir uzbrukumi visiem šiem vēlētājiem. Varbūt, ka notiesājušas spriedums tur liks kādiem pārdomāt. Bet, katrā ziņā, vēl līdz vēlēšanām ir tālu.
Bet, domāju, mums ir jārēķinās, ka Trumps varētu būt kandidāts. Šobrīd aptaujas liecina, ka viņa un Baidena atbalsts ir apmēram vienāds. To mēs varētu parunāt kādu citu reizi, kāpēc tas tā ir un kādas ir Baidena izredzes. Bet tas ir šobrīd tās apsūdzības. Cerēsim, ka notiesājuši spriedums kaut ko varētu mainīt, bet es domāju, uz to paļauties mēs nevaram. Paldies, Paul! Ļoti interesants stāsts pat man. Kaut gan es biju sekojis šai lietai, bet tik precīzi viss salicis pa plauktiem nebija. Paldies! Nu tagad ķersimies pie mūsu pēdējās sadaļas, kas mēdz būt arī interesanta. Kaut kas tāds, kas Latvijā nevarētu notikt. Paul, kas tev šķiet pēdējā laikā noticis ārzemēs kaut kas tāds, kas Latvijā noteikti nevarētu notikt? Nu, varbūt Aivar, tu vari sākt šoreiz, tāpēc, ka es esmu... Labi, tu atpūti daudz runāt. Jā. Es atkal palikšu pie Floridas štata un kur gubernators ir Rons DeSantis, kurš tur mēģina konkurēt nesekmīgi ar Trumpu. Viņš dēvē sevi par konservatīvu, taču, kā mēdz gadīties, ir vienkārši pastulps melis un arī, es teiktu, atbaidoši smieklīgs, teiksim tā. Bet... Lai gan bija labs raksts, kur kāds teica, ka DeSantis bija cerējis sevi pasniegt kā Trumpu bez skandāliem, bet viņš izrādījās kā Trumps bez humora sajūta. Apmēram tā. Kaut gan Trumpa humora sajūta arī tas diezgan apšaubāms standarts, bet laikam pat salīdzinot ar DeSantis tā var teikt. Bet stāsts nav par viņu. Stāsts ir, ka pa Floridas likumiem un skolu praksi tagad. Dažas skolas Floridā tagad ierobežo skolēniem lasāmos Šekspīra un citu autoru tekstus, lai kā apgalvo atbilstu štata likumam, kas bērniem ierobežo pieeju materiāliem ar seksuālu saturu. Jā. Romeo un Džulieta, es saprotu, ir izņemti no biblioteka. Skolotāji drīkst iekļaut programmās Šekspīra, Romeo un Džulietas fragmentus, taču ne visu tekstu. Tāpēc, ka, Džulieta ir nepilngadīga. Jā. Cits rūpju priekšmets skolotājiem tagad ir ģenderisms, ko arī mēģina izokšķirēt bērnu grāmatās. Un, skolas un tie, kā Amerikā to dēvē school districts, skola apgabali, es nezinu to izglītības sistēmu, bet tā acīm redzot skolu pārvaldes sistēmu. Šie skolu rajoni tērē $10 000 grāmatu revīzijai un kataloģizēšanai, lai tās atbilst štata likumiem. Mums Latvijā laikam tā nevar notikt. Kaut gan bija pirms apmēram 10 gadiem TBLNK kaut kāda kampaņa vai krusta karš pret Kārli, kurš vienu dienu bija Karlīne. Laikam. Jā. Pagaidām Romeo un Džulieta vai Salma pavasarī vai kaut kādas citas grāmatas pagaidām viņi ir saudzējuši. Ministrs Puntulis laikam ir par daudz liberāls. Varētu tā būt, jā. Labi. Kas tev? Man savukārt ir tas, kas ir saistīts ar šīs vasaras lielo kultūras notikumu Eiropā, Amerikā un cipiet pasaulē ar filmu Barbie. Es redzēju filmu Barbie. Nē, es tikai Oppenheimeru esmu redzējis no tiem diviem blockbusteriem. Jā. Es ieteiktu redzēt. Man tā Barbie patika īstenībā. Es domāju, ka diezgan uzjautrinoši un tur arī ar savu tādu noteiktu nostāju. Bet katrā tas ir piesaistījis arī britu politiķa Mata Hankoka uzmanību. Un Mats Hankoks ir uzfilmējis sevi TikTokā, staigājot pa pludmali un tā nedaudz gorīdamies, tur it kā dziedot, bet tur tas ieraksts ir faktiski no filmas, dziesmu I'm Just Ken.
Tie, kas ir redzējuši filmu, sapratīs, var sakot, Kens ir Barbijas draugs. Nu jā, Un viņš bet ļoti vīlies, tāpēc, ka Barbijas pasaulē viņš ir otršķirīgs, Barbija ir pati galvenā, un viņš jūtas tādā veidā apbižots un cenšas kaut kādā veidā ieviest patriarhātu Barbijas pasaulē, lai atgūtu pašcieņu. Un tad viņam ir dziesma I'm Just Ken par to, kā par viņu sāpēm un grūto dzīvi. Bet katrā ziņā šis video ir izraisījis diezgan ironiskus komentārus Lielbritānijā par Hankokku. Un Hankoks ir nevis vienkārši politiķis. Viņš Džonsona valdībā bija veselības ministrs Covid laikā, kuram daudz pārmeta diezgan šausminošu nekompetenci. Kamēr viņš bija ministrs, pansionātos nomira 20,000 cilvēku veci ļaudis Covid laikā. Un daļai tāpēc, ka viņi nebija pieņēmuši noteikumus, kas aizliegtu cilvēks ievietot pansionātos bez testēšanas. Cilvēki nonāca pansionātos, netika testēti pret Covid un daudzi tāpēc nomira. Viņš arī izdalīja līgumus par maskām un citiem palīgu līdzekļiem bez konkursa partijas ziedotājiem. Un vēl pārkāpa distancēšanās noteikumus. Pandēmijas laikā viņi nofilmēja birojās skūpstoties ar veselības departamentu vadītāju. Apties. Pēc tam viņš atkāpās. Bez maskas skūpstījās, ne? Jā, turklāt bez maskas. Bet galvenais viņš pārkāpa to stūri, viņš neievēroja 2 metrus. Iesmīgi. Un vēl viņš pēc tam viņš 22. gadā piedalījās kādā izdzīvošanas realitātes šovā, kas latviski tulkojot saucās Esmu slavenība izglābma. Jā. Var sakot, visai kolorīti personi, bet es vienkārši, labi, mums ir, protams, bijuši politiķi, kas ir piedalījušies kaut kādos šādos, tādos šovos, jā, Solvits, Solvitāvot un dejo ar zvaigzni, jā. Bet uztaisīt TikTok video, kur kāds dzieda I'm Just Ken, Jā. Kurš varētu, bet man tikai Smiltēns prātā. Smiltēns varētu, jā. I'm Just Edvards. Jā, esmu vienkārši Edvards. Viņš tā neteiks, es domāju. Es esmu Edvards. Bet tā dziesmā ir tāds patos, jā, ka es... Labi, mēs esam diezgan daudz runājuši, 2 nedēļas bijām cietušies. Tas tad būtu viss šodienai, cienījamie klausītāji. Tiksimies atkal nākamnedēļ, bet arī līdz tam jūs varat lasīt gan par ārpolitikas, gan par mūsu māju notikumiem žurnālā Ir. Un to var ne tikai nopirkt veikalā vai kioskā, bet arī saņemt mājās pastkastītē, vietālrunī vai datorā. Aiziet uz mūsu mājaslapu ir.lv un sāciet abonēt žurnālu Ir vai nu drukātā vai elektroniskā versijā. Žurnāla abonēšana ir labākais veids, kā šajā laikā atbalstīt uzticamu kvalitatīvu žurnālistiku. Paldies Beatei Zonenbergai Zambergai par labskanību. Raidījums tapis pateicoties Mediju atbalsta fonda ieguldījumam no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies visiem, kuri klausījās. Tiksimies nākamnedēļ ārskatā.